Mums ir klāta Ziemassvētku un advents laiks, taču reizēm mēs skrējienā palaidām garām vērtīgas lietas. Piemēram, savā laikā violnieks Joshua Bells, kura uzstāšanos parasti maksā $75,000, viņš izvēlējās Vašingtonas metro spēlēt violu un paskatīties, vai cilvēki apstāsies un viņā klausīsies. Bet izrādās, ka 43 minūšu laikā tikai 7 cilvēki apstājās. Arī Ziemassvētki mums atgādina par kādu īpašu vērtīgu personu, kas nāca virs šīs zemes. Un arī šeit Ogres centrā būs Bētlehemes ainiņa, kas atgādina par šo notikumu, kopš kura mēs patiesībā skaitam arī savas dzimšanas dienas. Tagad ir 2023. gads pēc Jēzus Kristus piedzimšanas, un mans novēlējums ir: nepaiesim garām šai personībai, viņa mācībai, viņa mīlestībai, ko viņš katrā mums rāda. Ieklausieties, ko viņš jums šodien vēlas vēstīt šajā advents laikā. Aiziet uz baznīcu vai atradiet YouTube kādu interesantu uzrunu vai vienkārši iet un paklausieties kādu Ziemassvētku mūziku. Lai jums svētīgs šis laiks!